Sveiciens visiem šajā jaukajā brīvdienā, kas ir neraksturīgi pirmdiena. Un tāpēc es un vēl dažas foršas māmiņas, omītes, satiksimies šovakar tādā pozitīvā sarunā par tādu ļoti sirdī tuvu tēmu, kā dāvana māmiņu dienā, jo cik jau te palika, jūs pirkstiem varam saskaitīt, tā ir svētdiena, kad sveiksim savas mīļās mammas. Un es blakus vēlos aicināt Agnesi, Annu un Skaidru. Čau, meitenes, mīļās mammas! Čau, čau! Sveiciens visiem! Jā, nu kā jau teicu, tiešām sirdī tuva tēma. Un taču visas esam mammas, vai ne? Un cik no jums divas ir omītes, pareizi? Neko nesameloju, tā arī ir. Tā ka šodien gribās parunāt tiešām kā dāvanas vienmēr ir tāda tēma, ko, liekas, taču pilna pasaule ar idejām, bet, kad vajag dāvināt, reizēm iestājas apmulsums. Es zinu, ka arī jums, meitenes, vai nerodas tādas situācijas, ka visapkārt daudz un tad grūti izvēlēties. Tad mēs centīsimies šodien tā īsi par kaut ko konkrēti vienu padalīties, kas mums pašām patiktu un ko mēs labprāt arī savai mammai uzdāvinātu. Skaidri, es tev došu kā pirmajai vārdu. Tu esi blakus savai māmiņai, dalies ar saviem iespaidiem un idejām. Jā, tas tiešām ir patīkami, ka mums māmiņas tādas ir, un tāpat kā mēs esam māmiņas, mums arī patīk dāvanas, un mūsu māmiņām arī patīk. Ko es varētu piedāvāt un ko gribētu, dāvināt savai māmiņai no Essence kompānijas piedāvātajiem produktiem, tad tas laikam būtu Alvejas sēskrēms. Jā, jo tas tāds ļoti viegls, maigs un ļoti labi mitrinādu, jo man pati mamma kaut kā vienreiz ieraudzīja uz spogulīšu, mans krēms stāvēja, un viņa tad pienāk pēc kaut kāda laika, meitiņ, kas tev tur par krēmu? Es tā paņēmu, uzliku mazliet uz ādiņas, un man tik mīksta tā ādiņa palika. Un man tad tāda smiekli uznāca, un es domāju, ne, tā būtu tiešām ļoti laba dāvaniņa, un arī es būtu priecīga par šādu dāvanu, ja es saņemtu. Jā, īstenībā, jā. Pirmkārt, gan mammas vecumā, mums katrai var būt mamma savā vecumā, bet tas, manuprāt, ir produkts, kas der visiem vecumiem. Un Alvē tiešām ar savām gan dabas īpašībām, gan mitrinošajām, gan ziedējošajām, māmiņa novērtēs ikviena māmiņa. Tā kā Skaidra, varu tev piekrist, arī man patiktu gan saņemt dāvanā, gan arī šāda dāvana uzdāvināt. Tā tas ir, super. Jā. Kura tālāk padalīsies? Varbūt Agnesei tad dodu vārdu, lai Agnese pastāsta. Jā, man ir ļoti daudz dāvanas, no ko lai izvēlētos, ko es gribētu. Es daudz ko gribētu saņemt māmiņu dienā dāvanā, bet šoreiz mana izvēle kristu uz mājas parfīmu. Jo, manuprāt, ļoti skaista, eleganta kastīte, kurā šis parfīms ir iekšā, un man patīk kā mājas smaržu, un arī pudelīte, un ar rotangu palmas kociņu. Var izvēlēties intensitāti, cik ļoti grib, lai mājas smaržot. Man ir praktiski katrā istabā, toaletē, koridorā, man mājas smaržo, jo man pašai ļoti patīk, un tādēļ arī es dāvinātu savai mammai, un arī pati gribētu saņemt šādu dāvanu. Agnese, par cik mums ir šie te mājas aromāti dažādi? Kuru tieši tu varbūt tādu neitrālāku dāvinātu vai konkrēti uz ziediem orientētu? Kuru tu izvēlētos priekš māmiņas dāvināt? Tā kā tagad ir ļoti skaists pavasars, es izvēlētos tieši balto ziedu aromātu, jo tas ir tāds svaigs, un man arī viss vairāk no šī viss patīk. Ja būtu ziemā, es ziemā izvēlētos to zilo, kas ir karalis majestātiskais. Jā. Tas tāds ziemai būtu piemērots, bet tieši tagad pavasarī tieši baltie ziedi. Tas man pašai visvairāk arī patīk.
Jā, man starp citu arī baltie ziedi bija pirmais mājas aromāts, kuru es sev biju pasūtījis. Man ļoti iepatikās. Bet, ja dāvinātu, es varbūt mango. Es nezinu, kāpēc. Tas laikam jājūt cilvēks, sava mamma, vai viņai saldās lietas patīk, vai svaigās, vai tiešām pavasara ieskaņās. Jā, tur katram jāizvērtē. Bet dažādība ir un varam izvēlēties, vai ne? Super. Tieši tā. Jā, ļoti daudz dāvanas mums ir, ļoti daudz. Jā, dāvanas, kaut kas mums ir. Kārdinātāja. Tiešām katram vecumam, katrai māmiņai, gan jaunai, gan omītei, mīļam, arī krustmāmiņa, kāds arī dāvanu var krustmammai sagatavot. Es zinu, ka ir cilvēki, kas ne tikai, piemēram, ziediņus sagatavo, apiet mājas, ja tur patās visi dzīvo, jā, tātad dāvana omītei, dāvana krustmāmiņai, ar kuru saikne pa dzīvi ir, jā, tā, ka tas ir bez limita, bez ierobežojumiem. Anna, padalies, kas tad tevi pašu iepriecinātu un ko tu labprāt uzdāvinātu jebkurai, kas ir māmiņas statusā. Piemēram, Bedaklē, viņa arī māmiņa. Varbūt tā, tu gribi arī kādu iepriecināt. Nē, es gribētu uzdāvināt kolagēnu nedēļas. Uzdāvināt krustmātei. Redz. Tā man vēl ir. Un viņas vecumā jau ir problēmas ar locītavām, ar tātad mātiem, nagiem un viss kaut kas. Un tas ir ļoti, ļoti veselīgs. Un es uzskatu, ka priekš viņas tā būtu ļoti, ļoti laba dāvana. Jā. Atceramies, ka kolagēns tā ir mūsu organisma līme, kas salīmē uzturkārtībā, var teikt, pilnīgi visu, gan mūsu ādu, gan saistaudus, gan kaulus uzturkārtībā. Jā, tā kā es uzskatu tiešām, Anna, tu esi izvēlējusies brīnišķīgu dāvanu, jā. Starp citu, ieskicē arī tu pati ar vīru esi lietojusi kolagēnu. Man liekas, kad lūzums bija. Jā. Kad lūzums bija, un es pati lietoju, un man bija ļoti tādi, mati man ir visu laiku bijuši rupji mati, pēc kādu laiku bija pilnīgi palikuši plāni. Nevis matu daudzums, bet pats mats bija ļoti plāns. Un tad es palietoju mēnesi, un ļoti daudz labāki palika. Pirmkārt jau paši mati palika tādi, resnāki, tā teiksim. Bet arī sāka augt mazi mati un tāds kaizītis sāka veidoties. Tie, kas bija izkrituši, viņi vienkārši atjaunojās, un mati vairāk nesāka krist. Redz kā. Tā kā jā. Un atceramies, ka, man liekas, jūs jau visas meitenes to zināsiet, bet, kas skatīsies mūsu sarunu, gribas atgādināt. Pat, ja jūs izvēlaties lietot paši kolagēnu, atceraties, ka kolagēns aizies organismā tur, kur viņu visvairāk vajag. Mēs nevaram, man vajag stiprākus matus vai tur skaistākus matus, es dzeršu tam dēļ, bet organisms ir gudrāks, kolagēns ir gudrāks, viņš aizies tur, kur organisms signalizēs, ka viņu vajag, jā. Tā kā jebkurā gadījumā ieguvēji jūs būsiet, arī mūsu māmiņas būs ieguvējas. Paldies, Anna, tiešām burvīgi. Vienti, kas izvēlējās, teica, ka viņiem palikuši lokanāki ceļi. Tāpēc jau ir kā atbild gan par locītavām, par saistaudiem, par daudz ko. Tiešām organisma līme. 2 vārdos nav ko piebilst. Paldies, meitenes, pienākusi mana kārta. Es šodien arī domāju, par kuru lai vienu dāvanu, jo man sirdī tiešām daudz un dažādas tās idejas, bet mans favorīts sirsniņā, kas liekas jebkura vecuma mammai, jebkurā ģimenē būtu arī tāds pievienotā vērtība ikdienas dzīvē, tas ir jogurts. Dzīvais jogurts, tātad katliņš, kurš nāk komplektā ar probiotikām, jā. Un šodien man arī tapa šis jogurts, es pat ar visu aprasoju šo katliņu paņēmu. Tātad, jā, šādā te katliņā top vērtīgs 1 litrs jogurta mājas apstākļos. Un es domāju, kāpēc gan nē? Pirmkārt, ja, piemēram, jauna mamma, kurai 23 gadi, viņai ir bērniņš, tātad arī viņam vajag labumu dot, ja, ne tikai sev, bet bērniņam. Tātad jogurts jebkurā gadījumā arī noderēs, vai ne? Mazam bērniņam kaut vai ar banānu saspaidīt, kaut vai smūtijā padzerties, ja būs ogulaiks drīzumā vasarā. Tātad jauna māmiņa, es domāju, arī novērtētu šādu te dāvanu.
Kas notiek ar gados vecākām mammām, piemēram, Anna, tavā vecumā, jā? Super zolīts vecums, un es uzskatu atkal rūpes par mūsu kauliem, par cukura līmeni asinīs, par kalciju, par es nezinu, tur par zārnu traktu mikrofloru. Nu, tie daudz, vai ne, Anna? Gremošanas sistēmai ļoti labi. Jā, Kas man tāda vājā vieta pat no bērnības, un ļoti labi gremošanas sistēmai. Tieši tā, tāpēc es arī teicu, manuprāt, tā ir sirds silta dāvana un praktiska dāvana, kā jau mēs bieži sakam, patīk dāvināt arī māmiņu dienā praktiskas lietas, ko zinām, vai nu lietos un nestāvēs plauktā, vai ne? Man arī ļoti svarīgi tas moments. Ja zinu, ka nelietos, tad es tādu labāk nedāvinu, ja, tikai ķekša pēc. Tā kā jā, šis jogurts arī manā dzīvē ienāca un izmainīja ļoti daudz, un tiešām mani puikas to novērtē, vīrs novērtē un patiesi esmu starā. Šodien gardu muti noēdu. Tā kā es labprāt, jā, kādai māmiņai, savai mammai un, protams, jebkurai mammai novēlētu saņemt šādu te dāvanu. Super, meitenes. Nu, paldies par šo sirsnīgo sarunu, un lai jūs kā mammas svētdien saņemat sirdī mīļu dāvaniņu, pat ja tas ir, piemēram, es nezinu, varbūt no mazdēliņa apsveikums, vai kāds mīļs ziediņš, vai arī jūs kādu iepriecināt, jā, māmiņu dienā. Kā jau teicu, arī vedeklas ir māmiņas, jā, tā ka varbūt tāda atgriezeniskā saite dāvanās notiek, jā, lai tas sirds siltums nododas šajos svētkos. Tā kā bučas jums jau iepriekš, un lai daudz bučas saņemat svētdienā. Sarunāts? Noteikti. Jā, paldies tev arī, Dace, tāpat, lai tevi mīļie dēliņi un vīriņš apmīļo un samīļo tanī dienā. Un pats galvenais, esam laimīgas mammas. Sarunāts? Tieši tā. Lai šajā mīlestībā varam dalīties tālāk. Bučas, meitenes, paldies par šo sirsnīgo sarunu. Un lai tas, kas klausījās, novērtē un atrod savas idejas māmiņu dienā, vēl nav pa vēlu, vēl nedēļas gals, kā saka, vēl var paspēt pasūtīt. Labi, atā pagaidām. Jauku novakari. Atā.